Sāksim trešo moduli. Tā, redzat prezentāciju, ja? Nu labi, nu tā, tātad šodien mums ir jāpārunā dažas tēmas, gan par to, kā tad vispār šo projektu, visu novērtējumu projektu vadīt, kāds ir tas process, tad arī kā izvēlēties vērtētājus, un jā, visi tie 8 soļi, kas tad būs tas galvenā tēma tieši certifikācijas eksāmenā. Un arī, ja paspēsim, tad arī parunāsim mazliet par atgrieznisko saiti grupai. Bet, ja nē, tad nākamreiz. Nu tā, tad par to, kā tad vispār, tagad jums ir, nezinu, uzņēmums, savējais vai klientu uzņēmums, un kā tad vispār ķerties klāt tai novērtēšanai, un kāds ir tas viss process. Un tas, kas ir pieejams, un arī tas, ko es tiešām iesaku izmantot, ir pirms jebkura novērtēšanas projekta uztaisīt ievadu sesiju. Nu, vai tā ir klātienē vai attālināti, tam nav nozīmes, bet kad ir kaut kāds, fórums, kurā jūs pastāstat tiem cilvēkiem, kuri piedalīsies šajā novērtēšanā, kas tad tagad notiks. Un arī, kas vispār ir emocionālā inteliģence, visbiežāk uzņēmumos, daudz cilvēki nezin, kas tas ir. Mums jau ir gatava prezentācija, kuru var izmantot ievadu sesijai, tā kā, ja jums esat pie tā nonākuši un to prezentāciju gribat dabūt, tad droši man prasat. Un tu viņu var izmantot gan klātienē, gan attālināti. Un arī ir pat klāt tāda darba grāmata, kur cilvēki tad var pildīt tos uzdevumus. Tur, piemēram, viens uzdevums ir 24 stundu emociju uzdevums, tas, ko jūs pildījāt pirmajā reizē. Tādā veidā mēs iesildam tos cilvēkus tajā tēmā. Ja? Lūk, un tad notiek tā pati novērtēšana, tas otrais solis. Un tas, kas ir forši, visas, kā jūs arī paši saņēmāt, visas šīs te atskaites, pēc tam ir personalizētas, viņas tiek izdrukātas vai lejupielādētas no sistēmas, un viss notiekās savā ziņā ļoti vienkārši. Šīs te atskaites, protams, viņas arī var drukāt. Ja jūs esat klātienē, tad labāk, kad viņas ir drukātā veidā, ka cilvēks uzreiz tur var pierakstīt. Ja attālināt, tad, protams, viņi ir elektroniskā formātā. Un tad, kad novērtējums ir noticis, tad, protams, ir beigās tā atgriezniskā saite. Un atgriezniskā saite, tā tad var būt, par to mēs tūlīt arī runāsim, var būt tātad gan klātienē, gan attālināti, un var būt arī tā kā, tagad es aizsūtīju to digitālo saiti, tātad, kā jau minēju, ja gadījumā ir, nav līdzekļu vai nav laika, tad digitālā atgriezniskā saite nāk tā kā komplektā ar šo te novērtējumu samaksu, kā saka. Tā kā, ja šiem soļiem jūs sekosiet, tad viss būs kārtībā, tuliņās arī mazliet iesim dziļāk, bet tas, ko es tiešām ļoti, ļoti rekomendēju, ņemot vērā, ka emocionālā inteliģence nav tāda tēma, par ko veikalā runā, tad tiešām tā ievada sesija būtu ļoti būtiska, kurā, tad visu jūs izskaidrojat, kas tas ir, kāpēc to vajag, iedvesmojot tos cilvēkus, ja. Jo jāsaprot, ka novērtēšana, kā jau mēs arī pagājušreiz minējām, nepatīk cilvēkam, ka viņus vērtē, ja. Un tāpēc mums ir tiešām jāuzzīmē tā skaistā bilde, ja, kāpēc mēs to darām, ja, un ko tas dos viņiem kā vadītājiem vai kā speciālistiem. Lūk. Tātad protams, jūs arī ievadu sesiju varat veidot paši, to prezentāciju vai ne, un to saturu, bet tas, ko Genus ir izstrādājis, man liekas, ir ļoti labs. Mums ir ar saviem papildinājumiem vēl tur tas emociju skālu esam ielikuši un to labo slikto vadītāju, ja, vai kolēģi, to var arī, tas labais sliktais vadītājs īstenībā var būt arī labais sliktais kolēģis, ja, arī tāds var būt tā
jautājuma būtība. Ja? Tur tikai tad ir jāpamaina tās uzvedības nedaudz, un varat izvēlēties jebkuras uzvedības no Genos modeļa. Tā arī tāda laba lieta, ko var izmantot ievada sesijai, lai vispār radītu to izpratni, kāpēc tas ir svarīgi, ja? Cik ļoti tas, kā mēs rīkojamies, ietekmē apkārtējos. Lūk, un tad tās ir tās pamatlietas, tad kāpēc, kas tad ir emocionālā inteliģence, viens, ka Genosam ir savs modelis, kā to vērtēt, kā izvēlēties vērtētājus, obligāti ir jāparunā arī par konfidencialitāti. Un tur ir konfidencialitātē, ir vairākas pieejas. Viena pieeja ir tāda, ka bet tas ir jāparunā savā uzņēmumā vai ar klientu, ka rezultāti var būt absolūti konfidenciāli, kur ir pieejami tikai tam cilvēkam un man, kā projekta vadītājam, ja, un neviens cits uzņēmumā tos neredz. Un principā es teikšu, ka tā ir diezgan bieži pielietota prakse, jo, uzņēmumi uzskata diezgan daudz, kad cilvēki ir pašpietiekami, ja, pašmotivēti un grib attīstīties, un tāpēc arī, tas ir viņiem kā rīks, lai viņi tad varētu attīstīt tās savas emocionālās inteliģences prasmes. Otra pieeja ir tas, kad rezultātus redz tātad cilvēks pats, personāla vadība, tas ir tā, un kādreiz arī saka, ka mēs gribam, lai valde redz visu cilvēku rezultātus. Var būt dažādi, galvenais ir šajā ievada apmācībā to nokomunicēt, lai cilvēki zina, kas tad redzēs tos manus rezultātus. Ja, lai pēc tam nav pārsteigumi, ka kāds kaut kur citur ierauga, ka viņam atskaite kaut kur stāv. Ja. Tā, un tad par kaut kādiem nākamiem soļiem, kas notiks tālāk, kādos termiņos un visi organizatoriskie jautājumi. Tā, bet kā jau minēju, prezentācija ir gatava un latviešu valodā un angļu valodā, tā kā, ja vajag, droši prasiet. Tā. Tātad, kas tad ir pats svarīgākais, varētu teikt, novērtēšanas procesā? Es teiktu, ka tas ir izvēlēties pareizos vērtētājus. Jo, un tad tie galvenie aspekti, uz kuriem skatīties, šos vērtētājus izvēloties, kas tad ir jāņem vērā. Līdz sekundi. Pirmais punkts, tātad, lai šie cilvēki ikdienā sadarbojas ar to dalībnieku, ja, kuram tiek veikts novērtējums, un ka tā ir tāda ikdienas sadarbība, lai nav tā, ka es viņu reizi mēnesī redzu, ja, un tad, nezinu īsti, kā viņš tur strādā. Jo, mēs tiešām gribam tādu atskaiti gala beigās, kā sēžot pretī dalībniekam, mēs varam droši teikt, šis ir lielisks materiāls, kuru mums ir nodrošinājuši cilvēki, kuri tevi ļoti labi pazīst, ja? Un viņi, piemēram, cerams, ka gana viendabīgi, par kuriem mēs pagājušreiz runājam. Tātad tu vari paļauties uz šiem rezultātiem un attiecīgi arī rīkoties, lai stiprinātu sevi kā vadītāji, kā kolēģi vai speciālisti. Tātad, tas mums tiešām tā vērtētāja kvalitāte ir ļoti, ļoti svarīga. Vēl kāds aspekts, ko var noteikt, domājot par vērtētāju nominēšanu, ir, ka viņi pazīst šo cilvēku labi, un viņi kopā ir strādājuši vismaz 6 mēnešus. Tātad, tas tomēr ir tāds laika periods, kurā tad es varu redzēt to cilvēku labos laikos, sliktos laikos, kad ir bijuši kādi izaicinājumi, varbūt konflikti, svētku svinēšana, uzvaru svinēšana un tā. Un kas vēl ir svarīgi, lai šie cilvēki jūtas komfortabli sniegt to objektīvo un godīgo atgrieznisko saiti. Ja? Protams, to ir varbūt grūti noteikt, bet ja cilvēks pats nominē savus vērtētājus, tad jau viņš gan jau ka zina, kuri to varētu nodrošināt. Protams, mums kā projekta vadītājiem to būtu grūti noteikt, bet, piemēram, ja mēs sūtam, nevis mēs sūtam, bet sistēma sūta atgādinājumus par to, ka ir jāizpilda aptauja, un cilvēks pēc 3. atgādinājuma nav to izdarījis, tad visticamāk
nu, visticamāk, viņš varētu nejusties komfortabli, ja sniegt to objektīvo atgrieznisko saiti. Un varbūt, kad, nu jā, varbūt tajā brīdī jāmeklē kāds cits, nu, ja tas ir ļoti kritiski. Nu, un ceturtā lieta, kas ir nu, tiešām svarīga, ir tas, ka tie cilvēki strādā nu, tajos pašos apstākļos kā dalībnieks. Ar to domājot, kad nu, tajās vērtētāju kategorijās, kad viņi tiek sadalīti, tad vai nu vienā ir tiešām visi viņa darbinieki, vienā ir visi kolēģi, viņa vadītājs, ja, kad nav tā, kad viņi tur ir izmētāti. Nu, piemēram, ka 180 grādu novērtējums, es saprotu, tad, kad tu esi pašnodarbinātais, tad ir grūti atrast visus vienā līdzīgus vērtētājus. Bet darba vidē nu, tas ir krietni vieglāk, ja, lai nav tā, ka, piemēram, ja ir 180 grādu novērtējums, tad vērtētāji vienā un tajā pašā grupā ir gan vadītājs, gan kolēģi, gan tur padotie, ja nu visi samesti vienā katlā. Un tad tas rezultāts nu, būs bezjēdzīgs, jo tāpēc, ka viņi tevi redz dažādās lomās, un tomēr tas vērtējums ir dažāds, tās gaidas ir atšķirīgas, ja, katrai kategorijai. Skaidrs, ka padotie sagaidīs kaut ko citu nekā kolēģi no tevis. Nu, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tiešām ir nu, tās kategorijas, ja vajag redzēt tādu pilnu bildi. Nu tā, lūk, tas būtu tātad... Tātad svarīgi, kad mēs atrodam cilvēkus, kuri tiešām ikdienā ar mums nu, strādā ar šo dalībnieku visilgāk, kuri zina vislabāk, jūtas komfortabli un droši sniegt to atgrieznisko saiti. Un tas ir ļoti būtiski. Kāds tad ir ideālais vērtētājs skaits? Nu, sistēma, ar kuru jūs strādāsiet, Genos Surveys, piedāvā diezgan lielu elastību. Manuprāt, ja es nemaldos, bija maksimālais vērtētāju skaits bija 32 pa visām kategorijām kopā. Ja? Bet tas nu, ko rekomendē, ir 3 līdz 6 vērtētāji grupā. Nu, protams, izņemot vadītāju kategoriju, kur ir vai nu 1 vai nu 2. Ja? Tas ir loģiski. Nu, tas, ko Genos saka, ka lielāks skaits kā 6 var samazināt to ticamības līmeni. Nu, man ir bijis arī tā, ka vērtē 8 un 10, nu, ir ok, nu, nav nekas traks, ja. Vienīgais tas, ko var sagaidīt, ka, piemēram, tie viendabības rādītāji varbūt būt zemāki, ja. Bet, nu, tomēr Genos tā rekomendācija pēc, saprot, visiem pētījumiem ir ap tiem 6, ja. Bet, nu, es saku, ja tur 1, 2 vairāk, nu, es domāju, nekāda briesmas nenotiks. Jāna, es varu pajautāt, es neatradu ātrumā pacelt rociņu. Kāds ir iemesls, kāpēc tie 6 ir tas optimālais? Kas tad notiek, ja ir vairāk? Kas man tā kā liktos, ka kā tieši labi? Nē, nu, zin kā, nu, tas, ko Genos saka, kad tas, nu, redz, kā rakstīts, vai ne, tur samazināt rezultātu ticamības līmeni, jo vairāk skaitu, jo, nu, es domāju, tas ietekmē viendabību, nu, ka tie rezultāti var būt ļoti, nu, varbūt atšķirīgi. Tas ir viens, bet es saku, es personīgi, es esmu atļāvusi arī 15 vērtēt. Viņš, nu, ja vadītājs man saka, Klau, man ir 15 padotie, es gribu viedokli no visiem. Nu, es saku, ok, labi. Nu, un tad arī mēs saprotam, vai ne, ka tas ir tas, ko viņš grib, un tā. Tā kā, nu, es nebūtu tik strikta. Jā, ok. Pēc manas pieredzes esam likuši arī vairāk un tā. Bet, nu, pat 3 mazāk nē, jo tāpēc vienmēr kāds viens neatbildēs, un tad tev ir tikai 2 vērtētāji, un tad tas rezultāts, nu, arī galīgi, nu, tāds. Protams, nu, atkarībā, ja tev ir tikai 2 padotie, nu, tad neko darīt, un tad liek visus, un tad skatās. Nu, tā. Tā kā es nebūtu tik strikta, bet, nu, tas ir tas, kas man ir jāpasaka no Genos perspektīvas. Nu, tā. Jā, nu tas, ko es rekomendēju un saku pēc pieredzes, kas strādā vislabāk, ir, ja dalībnieki paši var nominēt savus vērtētājus. Man ir bijusi situācija, ka, piemēram, vienā uzņēmumā HRs pateica, nē, mēs tā kā uzrakstīsim visiem cilvēkiem, kas viņus vērtē, mēs to noteiksim. Un tad man ir pēc tam atgriezniskā saite ar vienu vadītāju, un viņš pasaka, tie cilvēki mani nepazīst,
kā viņi vispār mani var vērtēt, es vispār neņemu šos rezultātus vērā. Ja? Un man nav ko pateikt, jo es jau neesmu tajā uzņēmumā, es nezinu, vai tie ir vai nav, bet viņam ir tāds stiprs arguments, ja, rokās, uz ko man nav ko atbildēt. Ja. Tagad, pat pēdējais viens liels projekts, kur mums arī tiek novērtēti cilvēki, vadītāji, tur viņi izdarīja tā, kad aicināja pašus cilvēkus nominēt savus vērtētājus, bet ne sistēmā, bet tur Excelī, un pēc tam HRs izgāja cauri. Tā kā paskatījās, lai nav tā, ka kaut kādi tur tikai favorītiņi mani salikti, ja, lai ir arī kaut kāds, varbūt, plašāks viedoklis. Bet, tas arī kaut ko saka par organizāciju, vai ne? Ja es nevaru uzticēties saviem vadītājiem un arī par cilvēkiem, kad varbūt baidās dzirdēt to godīgu atgrieznisko saiti, nezinu, ja, bet tas arī tāds interesants aspekts. Bet es esmu tiešām vienmēr advokāts tam, kad katrs vadītājs pats, jo tad viņam nav argumenti pret to, ka, man nepatīk tie rezultāti, un tāpēc, ka nebija pareizie vērtētāji, ja? Tā. Bet, jāskatās katrā ziņā pēc apstākļiem. Jo līdzīgi tā kā jums, vai ne, aizsūta, un tad jūs paši savus vērtētājus nonominējat. Jā, Kristīna. Man ir jautājums, vai var būt, piemēram, tā, ka darbinieks vai vadītājs pats nosaka šos te vērtētājus, bet es kā HRs, pasaku, jābūt, piemēram, nezinu, gan no savas komandas, gan no komandas, ar kuru tu visbiežāk sadarbojies. Lai nav tā, ka tiešām varbūt tā komanda ir tik ļoti saliedēta, mazā komanda, jā, un tur tiešām draugs draugam, jā, bet ir vēl citi kolēģi, ar kur ļoti cieši un ļoti bieži sastrādājas, un kur varbūt var arī dabūt to objektīvo viedokli. Vai var tā kaut kādu noteiktos limitus? Protams, bet galvenais, ka viņi ir vienā vērtētāju kategorijā, un ka viņi strādā līdzīgos, kā lai saka, apstākļos. Ja? Piemēram, tas piemērs, ko tu prasi, tas būtu tā kā kolēģi, vai tie būtu tā kā padotie, jo padotie tā ir viena vērtētāja kategorija, kas vai es nesapratu īsti. Es tagad pati sāku domāt, ko es pajautāju. Tad es laikam pats atradu, tas varētu būt 360, jo tad varētu būt kolēģi, mani padotie, mani kolēģi, vadītāji. Tad droši vien tas būtu nevis tā kā vadītāja novērtējums, bet tad tie 360 droši vien drīzāk. 360 ir visiem, gan vadītājiem, gan speciālistiem. Ja gribās šo te, lai nav tikai nominē savus padotos vai tikai savus labākos, mīļākos kolēģus, tad varētu izvēlēties šo 360, ka ir vairākas kategorijas, kurās viņš var ielikt kurā kategorijā, vai ne? Kaut kā tā. Tieši tā. Bet 180 jūs varat taisīt tikai tad, ja jums ir tie cilvēki, kas vērtēs, ir vienādos apstākļos. Tātad vai tikai kolēģi, vai tikai padotie, vai tikai kaut kāda projektu grupa. Tātad visi ir vienādos apstākļos. Jo, kā es teicu, ja tur saliks iekšā gan kolēģus, gan padotos, gan to, tie rezultāti būs bezjēdzīgi. Ja? Tā. Tā kā, ja tu gribi no vairākām pusēm, tad ir 360. Tā kā likums. Jā. Tā, bet tas, kas ir forši tīri praktiski, ja, kad ir uzņēmums pasaka, ka mēs gribam paši noteikt, kas vērtēs, nevis uzticēties saviem cilvēkiem, tad ir tāds speciāla Excel tabula, kurā var savadīt un automātiski viņi ieimportē tajā genus service sistēmā. Tur jums ar rociņu nekas nav jābakst iekšā, ja, tā kā tas ir labi. Tā. Jā. Bet katrā ziņā tajā ievada sesijā, tad tur arī ir jāpasaka tiem cilvēkiem, vai jūs paši nominēsiet tos vērtētājus, vai to darīs kāds cits, ja? Ja jūs paši, tad varbūt kāds vēl to pārbaudīs, tad tas viss ir jāizstāsta tajā procesa laikā, lai nav pēc tam brīnumi, ja. Un tad, tā kā mēs runājam, ir viens veids, kad izmanto šo genus novērtējums tādai attīstībai, bet vēl viens ir arī tādai talantu vadībai. Un tas parasti ir, tad, ko jūs arī pagājuši reiz pašas minējāt, ka
nu, ka, piemēram, ja es redzu kāds foršs speciālists, kurš nākotnē varētu izveidoties par vadītāju, ja, un es viņu gribu virzīt uz to vadītāju, un gribu tagad saprast, nu, kāds tad viņam ir tās emocionālās inteliģences kompetences, jo viņam jau būs jāstrādā ar cilvēkiem, vai ne? Un saprast, nu, kas tad ir tas, kas viņam būtu jāstiprina, lai viņš kļūtu, nu, par vadītāju nākotnē. Un te gan īstenībā, nu, varētu pat ieteikt, kad pieslēdzās HRs un arī palīdz tam cilvēkam, nu, nominēt to savus vērtētājus, ja, nu, lai tiešām, jo viņš var arī neiedomāties, vai ne, kurus cilvēkus uzaicināt, kuri varētu, nu, sniegt to labāko atgrieznisko saiti. Nu tā, nu jā, un obligāti, kā jau minēju, tad vēlreiz pirms novērtējuma uzsākšanas tiešām ir jāpasaka, kas redzēs tos manus rezultātus, ja? Nu tā mums pievienojās vēl. Labi, nu tā, nu tad ejam tālāk, un sveika Ilze, ja es ceru, ka tu redzi dzirdi mūs, ja, mēs jau iesākām. Tad Sveiki, redzu, dzirdu, viss kārtībā, piedodiet, ka kavējos paralēli 4 mītiņi, bet esmu klāt. Nu forši. Labi, tad mēs dodamies uz priekšu, un nākamais solis tad ir šī te atgriezniskās saites sesija. Nu, lūk. Un tas tad, kas tiek, ko mēs rekomendējam, ja? Un šeit tad, nu, tiešām, jā, domājiet līdzi, piefiksējiet tās lietas, jo, nu, tas tad būs tas svarīgākais, ja, kas arī būs pēc tam tie 8 soļi. Bet iesākot, tad tas, ko mēs rekomendējam, ir nerādīt dalībniekiem savas atskaitas citiem, jo, kāpēc? Tāpēc, ka mēs visiem vērtētājiem solījām, ja, kad būs anonimitāte, konfidencialitāte, jo, nu, pat arī, ja jūs rakstat vērtētāji raksta komentārus, mēs jau neredzam, kas ko ir rakstījis, ja. Tātad vērtētājiem ir svarīgi zināt, kad viņu rezultāti vai tie komentāri un vērtējums ir anonīms. Un, nu, ja tu sāku rādīt tur visiem atskaitas, ja, tad, nu, var rasties iespējas. Tas nav ne par faktisko, ja, bet var rasties iespējas. Viņš tur visiem rāda. Nu, jā. Un, ja kādam ir, nu, piemēram, man ir tik forši visi zaļi rezultāti, un es tagad sāku rādīt saviem kolēģiem, kuriem arī bija vērtējums, ja, un tas rada arī tādu morālu spiedienu, vai ne, nu, reku man Zanda rāda, nu, tad jau laikam man arī būtu jārāda, bet man tur daži oranžie, nu, baigi negribās, un, nu, priekš kā mums to vajag, ja? Nevajag. Un tāpēc arī tas, ko, nu, vienmēr sakam, kad tiešām nerāda tās savas atskaitas, tās ir domāts jums. Vienīgais izņēmums ir tiešais vadītājs. Nu, ja tas ir viens cilvēks, jo viņš ir veicis to tavu novērtējumu, viņš jau zina, ko viņš ir rakstījis, ja, un tas ir viens cilvēks. Un tur tad gan es saku, ja, piemēram, tu redzi rezultātos, nu, tur kaut kādus nesaprotams, no kurienes tie rezultāti ir radušies, nu, vai tāds viedoklis, tad gan es saku, ok, paņem to savu atskaiti un ej pie vadītāja. Bet, nu, piemēram, ja tur ir vairākas dzeltenas vai oranžas tās novērtējumi, nu, tad nemeties tam vadītājiem virsū ar visiem 10 oranžajiem bumbuļiem, bet pirms tam pārdomā, nu, kuras 1, 2 vai 3 uzvedības tev, nu, liekas vissvarīgākās, kur tu jau ir, nu, piemēram, tu absolūti nesaproti, nu, kāpēc viņš ir tā novērtējis, ja, nu, pilnīgi tu sevi neredzi ar to, neasociē. Un pārunāt par tiem, jo tāpatās jau jūs tiksieties vēl kādreiz, vai ne, un tad var par citām atkal pārunāt, lai nav tā, ka tas vadītājs tagad svīst tur, ja, un atspiežās pa visiem 10 oranžiem bumbuļiem, kas tev tur atskaitē ir, ja. Nu tā, lai tā saruna tiešām ir arī, nu, tāda fokusēta uz tiešām lietām, kas tev šobrīd ir svarīgas, un pēc tam nākamajās reizēs, pēc mēneša vai kā, kad tu tiecies ar vadītāju, tad var pārunāt vēl par kaut kādām uzvedībām. Nu tā. Tas ir vienīgais, kur es saku tiešām, kad var rādīt vadītājiem. Jā, nu tas, ko vēl, tad domājot par atgrieznisko saiti, ja, kad ir, nu, kad vajag darboties ar tiem saviem rezultātiem, ja, un tiešām likt pārdomāt par to, kādas tad ir tās galvenās atziņas, secinājumi, ja, kādi varbūt jautājumi radušies un ko tad plāno ar viņiem darīt. Ja, nav tā, ka, ok, es parādīju rezultātus, baigi forši un ejam uz mājām, ja.
Un vēl viena lieta ir, ka tiešām iesaistītos dalībniekus tajās atgriezniskās saites sniegšanas procesā, jo nu, tas nozīmē, ka pēc sarunas jums noteikti arī Anda teica, vai ne, kad vajag pateikt paldies saviem vērtētājiem, ja, par to, kad viņi ir veltījuši savu laiku un snieguši šo atgrieznisko saiti. Un tad es dabūju atgrieznisko saiti no vienas no iepriekšējām certifikācijas dalībniecēm, kura teica, nu, zini, es tā izdarīju, un viņa saka, un es dabūju tik daudz labas informācijas vēl atpakaļ, ja, par sevi, ja, jo bija kaut kādas lietas, nu, kas nebija saprotamas un tā, un tad pārunāju, nu, tiešām sakot paldies, un sakot, nu, klausies, es plānoju darīt to un to un to, un tad dabūju vēl atpakaļ, nu, vēl kaut kādus ieteikumus, un viņa bija ļoti pateicīga, kad bija tāds, kā lai saka, uzdevums darīt. Un plus vēl arī, tad, kad, nu, tu saki paldies un pastāsti par tām savām plānotajām darbībām, tu arī vari tās validēt. Ja, nu, ko cilvēki saka, viņi saka, jā, tas ir ok, vai arī, nu, klausies, es tev vēl šitādu aspektu ieteiktu. Nu, tā ka tu dabū tādu plašāku atskatu. Jā, tā kā par to atgriezniskās saites procesu, tad, kad jūs skatīsieties to 360 vai 180 grādu atskaiti, tur vienā lapusē, ja, ir 11 soļi aprakstīti, kā tad sniegt to atgrieznisko saiti, ko ņemt vērā vai nekur uz kādiem grābekļiem neuzkāpt. Nu tā, tad tas, ko Genos rekomendē, ir nosūtīt dalībniekam atskaiti 1 stundu pirms atgriezniskās saites sesijas. Es teikšu uzreiz, es tā nedaru, es to atgrieznisko saiti rādu tad, kad mēs satiekamies, ja? Bet nu, dažādas tās pieejas var būt, bet galvenais nesūtīt, nezinu, ir dienu iepriekš vai vēl agrāk, jo var pastāvēt risks, ka cilvēks paskatās to un nointerpretē pilnīgi šķērsām, ja? Vai paskatās, ieraug, oi, man tur viss oranžs, labāk nevajag man to tikšanos, tad man būs tur tā, un kā tad tur būs, un tad man būs jākaunās. Nu, un tad tas būs, nu, tad uzreiz rada tādas, varbūt, emocijas. Tad, kad viņš ir klāt ar tevi, nu, tad tu visu stāsti, iedvesmo vai ne, vairāk uz rīcību, nevis, nezinu, uz sevis žēlošanu un tādām lietām, tāpēc man liekas, ka tas ir daudz, nu, labāk un efektīvāk. Jā, nu tad, protams, zelta likums ir sniegt atgrieznisko saiti 1:1 formātā. Nu, tā kā satiekamies 1:1 un izrunājam. Ja, piemēram, organizācijā jau ir ilgstoša pieredze, kad, nu, ir bijuši gan 180, gan 360 grādu novērtējumi, un cilvēki jau ir pieraduši un saprot, ko tas nozīmē, tad īstenībā var arī taisīt grupā. Ja? Tur ir atkal sava specifika, par to es pastāstīšu. Bet, nu, piemēram, ja kādam ir nepieciešams, nu, piemēram, kāds ierauga ārprāts, man tur viss oranžs, vai es nezinu, ko tagad ar to darīt, tad arī, nu, piedāvājot tiem, kuriem vajag, arī to 1:1 sesiju. Nu, tā kā tā arī ir iespēja, jo, nu, kā jau es minēju arī iepriekš, ja jūs esat iekšējie praktiķi, tad, nu, protams, jums tās sesijas neko nemaksā, ja jūs paši viņas vadat un darat. Ja mēs esam kā ārējie konsultanti, protams, ka mēs par to sesiju prasam naudu, ja. Un tad, nu, piemēram, ja organizācijā ir, nu, viņi tomēr grib kaut kādu cilvēcisko kontaktu, lai ir tajā atgriezniskā saites sesijā, tad grupas sesija var būt variants. Viņa būs, nu, kopumā, ja, lētāka, bet tomēr būs cilvēkiem iespēja uzdot jautājumus, ja? Nevis vienkārši noskatīties to digitālo atgrieznisko saiti. Nu tādā veidā. Tā, jā. Nu labi, nu ko? Nu tad mēs, varbūt līdz šim ir kaut kādi jautājumi. Tā, es paskatos čatā, kaut kas ir ierakstīts. Jā, ir tā, tad Ieva prasa, vai ir kādi ieteikumi grāmata par tehnikām, kā uzlabot. Jā, tā tad ir attīstības padomu grāmata, ko tev arī vajadzēja saņemt, tad, kad Anda tev sniedz rezultātus. Un tas ir tas, ko mēs iedodam līdzi. Tātad tur ir visādas tehnikas vai iedvesmas, kā tad varētu katru uzvedību, ne tikai kompetences līmenī, bet katras uzvedības līmenī, kā uzlabot emocionālo inteliģenci. Jā. Labi, nu ko? Nu tad metamies iekšā
8 soļos. Nu, tad šis ir tas, ko es no jums prasīšu. Ja? Bet tas, ko jūs varat tagad paņemt priekšā sev, piemēram, 180 vai 360 grādu novērtējumu un vienkārši sekojiet līdzi, jūs redzēsiet, ka es eju cauri grāmatai soli pa soli. Ja? Tā kā mēs iesim lapu pēc lapas. Bet nu, pirms mēs liekam augšā vai rādam cilvēkam viņa atskaiti, pirmais solis ir pastāstīt vispār par mērķi. Ja? Nu, ja, piemēram, ir bijusi ievada sesija, kas ir labā prakse, tad mēs atgādinām, kāpēc vispār organizācija taisa šo novērtējumu. Kāds tad bija vispār šī novērtējuma mērķis? Ja? Un tātad tas ir atgādinājums. Ja nē, ja nav bijusi ievada sesija, nezinu, piemēram, kādā organizācijā tikai viens cilvēks ir novērtējies un tā, tad var vienkārši aprunāties un vienoties. Kāds tad ir mūsu šīs dienas tikšanās mērķis? Ja? Kas ir tas, ko tu sagaidi vispār? Kāpēc tu apmaksāji pats šo te novērtējumu vai kāpēc tavs uzņēmums to darīja? Ja? Kā tev šķiet, kas bija tas mērķis? Ja? Tātad tie ir kādi 1-2 teikumi, kas pasaka, kāpēc mēs esam šeit. Tā kā atgādinājums, ja. Jā. Tātad tam ir jāaptver tāds apkopojums par to, kāpēc tātad organizācija ir veikusi šo novērtējumu. Piemēram, sveika Ilze, prieks tevi redzēt, kā jau zini, mēs esam šeit kontekstā ar uzņēmumu vadītāju attīstības programmu, kas ir domāta, lai palīdzētu līderiem attīstīt prasmes, piemēram, tur iesaistīt darbiniekus vai jebkas, kas ir aktuāli. Jā, tad otrā solī jau mēs iesaistam dalībnieku. Un arī, gan jau, ka dalībnieks ir padomājis, kas ir tas, ko viņš gribētu dabūt ārā no šī visa pasākuma. Ja nē, tad viņam liekam tagad padomāt. Piemēram, Ilze, mēs kopā pavadīsim 60 vai 90 minūtes kontekstā ar šo vadītāju attīstības programmu. Kas padarītu šo laiku vērtīgu tev, vai ko tu vēlētos iegūt no šīs sesijas? Ja? Tātad tādā veidā tu labāk izproti konkrētā cilvēka kontekstu, situāciju, vēlmes, vajadzības. Ja? Un tas arī tev atļauj, piemēram, atgriezties vēlāk, kad būsiet izskatījuši rezultātus, atgādinot, kas tad bija tas tavs mērķis, ja? Tu gribēji to un to, vai tu to te redzi, vai mums ir izdevies, ja? Un būtu labi, ja to mērķi pierakstītu, un tu kā atgriezniskās sesijas vadītājs arī to dari. Un arī, piemēram, arī to var izmantot sesijas vidū. Ja jūs redzat, ka kaut kur sākam aizplūst jau, ja tajās runās par kaut ko, tad varam pateikt, Klau, vai šis tuvojas tam tevis izvirzītajam mērķim, tas, par ko tu tagad runā, ja? Jo tiešām var būt daudz informācijas, ir īpaši 360 grādu novērtējumā, un tad var nomaldīties, ja? Tā kā tas ir tāds, labs veids, kā turēties pie tā mērķa, ja, tās sarunas mērķa. Jā. Tā. Tad trešais solis. Trešajā solī, te ir rakstīts atgādinam, ja. Tātad, ja ir bijusi šī te ievada sesija, tad mēs atgādinam par Genos modeli. Tātad jūs redzat, tagad ejiet tagad mēs varam vaļā šo te atskaiti, ja, tātad, ja jums ir tā atskaite, tad tagad jūs atverat to lapu, kur ir tas Genos modelis, jo tas ir tas, ar ko mēs sākam. Un, tagad es pati pieķēru sevi, ka es nepateicu 0. punktu, ja. 0. punkts, pirms mēs ķeramies pie mērķa, ir, ka mēs pasakam, kāds tad ir status ar šo te novērtējumu. Vai tas ir konfidenciāls tikai tavām acīm, vai tas ir, tiks arī apskatīts, piemēram, no HR puses, vai talantu vadītāja puses, vai viņa vadītāja puses, vienalga, kāda ir tā vienošanās. Ja? Tātad, tur mēs pasakam atgādinām tos konfidencialitātes noteikumus. Ja? Tas bija 0. punkts. Labi. Tātad mēs tagad esam lapusē, kur ir Genos modelis, tātad mēs atgriežamies pie tā modeļa, kuru jau mēs stāstījām, ja ir bijusi ievada sesija.
Un šis modelis ir ietverts visās atskaitēs. Un tā ideja ir tāda, ka, redz, mēs šo modeli izpētījām ievadsesijā, jo tiešām mēs tagad pārunājam, ko nozīmē katra kompetence. Jā, tu redzēji, ka tur ir 6 kompetences, katra sastāv no 7 uzvedībām, tātad kopā ir 42 uzvedības. Un pirms mēs ejam iekšā rezultātos, lūdzu paskaties un pasaki, vai tev ir kādi jautājumi, vai arī ir nepieciešams atgādinājums par kādu no kompetencēm. Un ja cilvēkam ir, tad mēs vienkārši atgādinām par to, kas tad bija tajā kompetencē, ja, ko viņa nozīmē. Tāpēc pagājušajā reizē es teicu, ka ir ļoti svarīgi veidot to savu stāstījumu par katru no kompetencēm. Ja cilvēkam nav jautājumu, tad mēs vienkārši pasakam, jā, reku 6 kompetences, 42 uzvedības, produktīvās, neproduktīvās, un tad dodamies uz priekšu. Ja nav bijusi ievada sesija, tad gan ir tātad svarīgi īsi izstāstīt par katru no kompetencēm. Pa 2 teikumiem, ko katra nozīmē. Ja? Tā, lai ir tāda, lai mēs esam uz vienas strīpas, kā lai saka, uz emocionālās inteliģences strīpas. Jā, tātad katrā ziņā jums pašiem ir jābūt gataviem vienmēr tā kā izstāstīt ātri un īsi, ko tad nozīmē katra kompetence. Bet tas ir jādara ātri, ja jūs nevarat taisīt lekciju uz pusstundu, ja? Jo jo vairāk laika mēs gribam veltīt tiešām tiem rezultātiem. Tā, 4. solis. Tur mēs skatīsimies, kā tie rezultāti tiks prezentēti. Ja, tagad jūs šķirat nākamo lapu, un tur jūs redzat, jā, kad jau sāk parādīties piemēri, un jūs iesiet cauri šiem te piemēriem. Ja, tātad gan par viendabību, gan par dalībnieku skaitu, gan par visiem, kā tad luksoforu metodoloģiju, viss tas ir jāpastāsta tajā 4. solī. Tās, cik tur sanāk kaut kādas 3-4 lapas, kurām jāaiziet cauri. Ja, tātad svarīgums, demonstrācija, etalons, luksoforu krāsas, viss, kā ir tajā atskaitē iekļauts, visām lapām vienkārši ejam cauri un izstāstam. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, ko mēs gribam panākt, ka tad, kad mēs nonākam pie rezultātiem, jums nav atkal jāstāsta. Redz, tā strīpa tur nozīmē to, tā tur to, un tad tas. Mēs iedodam caur piemēru, mēs parādām, kā lasīt tos rezultātus. Lai ir tā, ka mēs rādot viņa paša rezultātus, viņš jau zina. Vienkārši sakot, labi, slikti, vai neko es tur redzu, un tā. Jā, un atkal, netērējiet tam daudz laika. Īsi, ātri, kodolīgi, pamatā cilvēkiem neinteresē tehniskā informācija, ja? Bet katra jābūt gatavam paskaidrot, ja rodas jautājumi. Galvenais ir iedot svarīgāku, lai viņš saprot, kā man lasīt savus rezultātus. Viss, ja? Tā raiti un skaidri. Jā, un tad nākamais, tas bija pēc tam nākamais 5. solis, ir atpazīstamība, viendabība. Jā, sākumā ir rezultāti, tad atpazīstamība, viendabība. Un šeit šis palīdz, saprast to kontekstu, kurā viņi strādā, jo, piemēram, tā kā jūs pagājušreiz minēju to piemēru, piemēram, skatāmies atpazīstamības, vai, vienkārši varbūt viendabības rādītāji ir zemi. Un tad uzreiz mums rodas saruna. Klau, kurus tu nominēji par saviem vērtētājiem? Tur Jāni, Pēteri, Ivaru un Annu. Ja? Ok, pastāsti, kāpēc tieši šos cilvēkus, ja kāda ir tava sadarbība ar viņiem? Tā īsi. Jo, ja viendabības rādītāji ir zemi, tas nozīmē, ka cilvēki tevi ir vērtējuši dažādi. Ja? Viens varbūt licis visus 5-niekus, viens visus 1-niekus, kaut kas tur nav lāga, ja? Tādā ziņā, ja visi nav vērtējuši vienādi. Līdz ar to tas ir pamats sarunai, un tas pasaka arī to, ka tavas rīcības nebūs vienādas attiecībā pret Jāni un Pēteri, un arī pret Ilzi un Annu. Ja, jo tāpēc, ka tur ir atšķirības tajā, kā viņi tev redz. Un kā jūs minēju, visbiežāk viņi jau zina. Tur tie 2 strādā attālināti, tie 2 klātienē. Tas atkal man ir jaunais darbinieks, tie atkal man jau 20 gadus strādā. Ja?
Pēters man labāk patīk, ar Jāni man pēdējā laikā ir konflikti, ja. Un tas arī vēl par šo domājot, ja cilvēks, piemēram, saķer galvu un skatās ārprāts, man ir tik slikti rezultāti, vienmēr vajag atcerēties un arī dalībniekam atgādināt, šis ir momentu uzņēmums. Un tajā brīdī tas cilvēks tevi tā redzēja. Un varbūt tu vari paskaidrot, kas varētu būt par iemeslu, kāpēc viņš tevi tā redz. Un, piemēram, kaut kādā kontekstā, vai vadītājs, kur ir viens cilvēks, ja? Un mums tur aizvakar bija baigais konflikts vai salikšanās, vai es tur nepieņemu to viņa viedokli, ja? Jo viņi arī ir tikai cilvēki, ja? Un varbūt pēc 2 nedēļām tas novērtējums būtu pavisam cits. Protams, tādā veidā nesamazinot tā novērtējumu vērtību, ja? Bet, ja tur tiešām kaut kas traģisks, ja, tad arī saprast, ka tas ir tāds arī momentu uzņēmums tajā brīdī. Jo mūs ietekmē viss, kas notiek, ja. arī varbūt arī uz negatīvo pusi, ja. Tātad aprunāties par tiem vērtētājiem, kādas attiecības, kā sadarbojas, cik bieži un tā, un tas tiešām iedod tādu, jums arī vairāk sapratni un varbūt pēc tam palīdzība tajā vadot to sarunu. Lūk, 6. Tad pats garākais. Un pie atpazīstamības iedarbības rādītājiem tajā lapusē parādās arī cilvēku vārdi uzvārdi, un ņemat vērā, ka tie ir cilvēki, kuri ir nominēti. Tie nav cilvēki, kas ir veikuši vērtējumu, jo varbūt, piemēram, no 5 vērtējumu veikuši ir 3, bet tur parādīsies atskaitē visi 5. Ja? Un nebūs uzrakstīts, ka ķeksīts šitas veids novērtējumu un tie 2 neveica. Ja? Tātad tur parādīsies visi nominētie. Vienkārši, lai cilvēks atcerās, es taču neatceros, tas bija pirms 2 nedēļām vai pirms mēneša, ko es tur nominēju, neatceros. Tāpēc atskaitē ir tie vārdi uzvārdi. Bet nav parādīts, kurš ir novērtējis un kurš nav novērtējis. Sistēmā jūs to redzēsiet, bet jūs nedrīkstat nekādā veidā pat to teikt, ja? Kurš ir novērtējis un kurš nav. Tas ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi, ja, jo tā konfidencialitāte ir tas, ko mēs tā kā ar zobu dodam, ja, kad nevienam nestāstīsim. Tā, lūk, un tad tagad mēs esam pie 6. soļa, kas ir rezultāti, un mēs viņus vedam cauri tiem rezultātiem. Un kā jūs redzat, vispirms ir tāds augsta līmeņa skats, mēs paskatāmies uz visām kompetencēm, kā tad viņas izskatās, ja. Un pēc tam tad tālāk mēs ejam tajā uzvedību līmenī un pēc tam dodamies uz komentāriem. Ja? Te jūs jau uzreiz iepriekš teikšu, kas ir tipiskā kļūda, ja? Kad tad, kad jūs skatāties un gatavojaties tai atgriezeniskai saitei un redzat, kad ir kaut kādi, piemēram, novērtējums kādai uzvedībai, kur cilvēks var justies, nesaprot, no kurienes tas rodās, bet jūs redzat komentāros, kad ir atbilde, potenciāli. Vai arī vienkārši redzat, ka tur ir komentārs par to uzvedību. Jūs nezināt, varbūt tur ir atbilde vai nav atbilde, tad jūs nemokat to cilvēku, ja? Kā tev šķiet, kas tur varētu būt apakšā un tā. Jā, viņš, lai pareflektē, bet klausies, tur ir viens komentārs. Varbūt tas tev var palīdzēt. Tā kā jūs tad varat pārlikt no uzvedību uzreiz uz komentāru. Un viņš izlasa, jā, es tagad saprotu, ko tas cilvēks domā. Un tad ejam atpakaļ uz nākamajām uzvedībām. Ja? Tā kā, nevajag to cilvēku mocīt pusstundu, pēc tam aizvedam atpakaļ pie komentāriem. Viņš saka, tagad es saprotu, kas tur bija. Ja? Tā kā, ja ir kāds komentārs pie uzvedības, obligāti to tad rāda tad, kad viņš sāk runāt par to uzvedību. Jā, tā, šeit ir atslēgas vārds 6. solī moderē. Tātad mēs neinterpretējam rezultātus. Mēs nestāstam, redzi, tev tur ir baigi labi un tur ir baigi slikti. Ai. Mēs sakam, ko tu šeit redzi? Kas ir tas, kas tev tur iekrīt acīs? Kas ir tas, par ko tu esi pārsteigts? Varbūt kaut kas, ko tu nesaproti. Tātad mēs, vienalga, pat arī, ja mēs esam iekšējie kolēģi, mēs nekad nezinām pilnu kontekstu, pilnu bildi, ja? Jo mēs ikdienā nestāvam tam cilvēkam kā ēna klāt, vai ne?
Tāpēc neinterpretējam rezultātus. Jo man ir bijis tā, ka es skatos, jā, reku tur oranžs, vai ne, un tā, bet cilvēks pat paskatās uz to dzelteno vienu. Viņš saka, šitas man traki, uztrauc, ja, kad mani nevērtē tā, kā es gribētu. Un atcerieties, rīcība notiks tad, ja būs griba. Ja? Un mēs varam tur izstiepties un sarauties, teikt, bet nē, bet paskatieties, tur tas oranžais un tā. Ja griba nebūs, nebūs darbības. Tāpēc mēs moderējam šos rezultātu interpretāciju, mēs neinterpretējam. Mēs neuzdodam virzošus jautājumus, ja, un tādas lietas. Nu, šeit ir tas coachings, ja, viss aiziet, ja, pēc klasikas, ja, ka cilvēkam pašam ir jāizdara secinājumi, pašam ir, zinot savu kontekstu, viņš arī vislabāk zinās, pie kā, kas viņam ir svarīgi, ja. Un tur var būt vairāki dzelteni, un viņš pasaka, īstenībā man šis rezultāts apmierina, ko es te redzu, ejam tālāk. Un ok, ejam, ja tā ir tā viņa griba. Un var būt dažādi. Cilvēks vienkārši nebūtu gatavs, ja, dalīties, vai ne? Visādi var būt, ja. Tā kā tur par to vienkārši pieņemam, viņš ir īpašnieks, mēs varam ar jautājumiem darīt visu, ko varam, bet nevadam un nesakam neko priekšā, kā mums šķiet, kā vajadzētu domāt, ja. Mēs nekad to nezinām. Jā. Un tad pēdējās, kā saka, 15 minūtēs, ja, noslēgumā, tad ir svarīgi, ka nevis te nav tā kā apkopojam mēs, bet mēs prasam cilvēkam, kādas tad tev ir vispār galvenās tagad atziņas no tā visa, ko tu esi šeit pierakstījis, kādas ir galvenās atziņas no visiem šo, ko tu šodien redzēji, kādas tad tu darbības veiksi, kas būs tās darbības, kad tu viņas darīsi, ar ko kopā varbūt, kad un tā tālāk visu tad to noprasam, jo, tādā veidā mēs vismaz liekam viņam padomāt, ja, kad es to varētu sākt darīt. Un ļoti labs jautājums ir par ieguvumiem. Kas būs, ja tu to tiešām sāksi darīt? Kādi būs tie tavi ieguvumi? Un tādā veidā, mēs skrienam tajā dzīves ikdienas ritenī, vai ne? Mums liekas, vajadzētu tur, tur ēst veselīgāk, vai sportot vairāk, vai vēl kaut ko, ja, bet mēs tā kā varbūt pazaudējam reizēm to motivāciju, nepārdomājot un kā sakot, varbūt skaļi tos ieguvumus, kas mums no tā būs. Un līdzīgi arī šeit, vai ne? Tiešām pajautāt, kas būs, ja tu to darīsi? Un tur tiešām labas atziņas bieži vien nāk ārā. Jā, bet svarīgi tiešām tu apkopojumu nedarat jūs, ja? Jo tas, kas saka, tas uzņemas atbildību. Tātad mēs gribam, lai atbildību uzņemas tas dalībnieks. Un tiešām šis solis ir ļoti svarīgs, jo tādā veidā mēs tai atgriezeniskai saitei iedodam arī vērtību, ka es aizeju no šīs sesijas vismaz ar vienu konkrētu rīcības plāna punktu, ja? Kad es esmu kaut ko sapratis un esmu kaut ko tagad darīšu, ja, apņēmies darīt. Tas arī iedod to papildus vērtību. Un pēdējais solis, tad tas ir tas, ko es minēju, tie 11 punkti, ja visās atskaitēs ir tie 11 punkti, kā sniegt atgriezenisko saiti. Un tad tur tiešām arī tad pārunāt par to, ok, tagad mēs tev iesakām tiešām pateikt paldies visiem saviem vērtētājiem, dalīties ar viņiem, kādas būs tās tavas darbības, un, un ja kaut kas nav skaidrs, un to, ja jūs būsiet izrunājuši, ne, arī tajā 6. solī, ja kaut kas nav skaidrs, kā tu rīkosies, tagad, ko tu darīsi. Un šeit es pat arī piekopju to, es saku, ok, kas tad būs tā pirmā vērtētāja kategorija, ar kuru tu runāsi, vai ne, kurai tu teiksi paldies, ar kuru tu dalīsies savās atziņās un savās darbībās, un kad tu to darīsi, un tā. Tā kā, tādā veidā arī to iedot to bišķiņ tādu sense of urgency, vai ne, kad tiešām tas ir jāizdara. Tā. Jā. Jautājumi. Esam izgājuši cauri visiem 8 soļiem. Varbūt tagad sākumā liekas tas sarežģīti, ja?
bet tad, kad jūs ieiesieties un sāksiet to darīt, biežāk, tad es saku, jūs ejat cauri tai atskaitē. Principā nav nekāda Amerika. Jāatcerās ir pirmie 2 soļi, un pārējais jau viss iet, kā mēs ejam cauri tai atskaitē, ja? Tā kā tur arī ir pirmās reizes jūs domāsiet pa 8 soļiem, tagad es jau, piemēram, vairs jau nedomāju, tāpēc, ka tas notiek jau automātiski, ja? Tāpat kā braukt ar mašīnu. Jā. Viss skaidrs? Fantastiski! Ko? Tad sāksim praktizēt, ja? Tātad, es jums aizsūtīju, jums ir tā 360 grādu novērtējums, vai ne? Ir visiem saņemts. Tā, tad es tūlīt sākšu jūs runāšu un sākšu jūs dalīt par istabām. Tā. Tātad, jūsu uzdevums būs sekojošs. Jums būs jānovada atgriezniskās saites sesijas pirmie 5 soļi. Tātad atgādinu, tas ir līdz rezultātiem. Ja? Tātad, kad jūs izskaidrojat atpazīstamības viendabības rādītājs, tad arī beidzam, ja? To visu pasākumu. Un tā kā reālos rezultātos iekšā neiet. Ja? Jo principā tas jau ir tas svarīgākais, kas ir jāiesit roka tajos pirmos 5 soļos, pēc tam jau tad ir rezultāta interpretācija. Tā tad ir pirmie 5 soļi, tas aptuveni 20 minūtes, tas jau ir gana daudz. Ja? Principā tas, ko ikdienā prasu, 15 minūtes tam būtu jāizdara. Bet tagad, kamēr jūs trenējaties, droši skatāties, droši mulstat, ja, esat dabīgi, ja ir skaidrs, ka jūs perfekti tagad to neizdarīsiet, tas ir viss normāli. Tad, kad ir pabeigusies šī pirmā saruna, tad tas dalībnieks, ja, dod atgrieznisko saiti praktiķim. Kas bija labi, un vēl labāk būtu ja. Ja. Un pēc šīs pirmās daļas tad arī mēs atgriežamies šeit, atpakaļ, un 100 punkti jums būs jautājumi. Ja? Būtu dīvaini, ja nebūtu. Vai kaut kādas pārdomas, vai kaut kas ķērās. Ja? Tā kā tad jūs atgriežaties atpakaļ, mēs visu izrunājam, un tad ejam uz otro daļu, kur jūs apmainaties lomām. Tātad tas, kas bija praktiķis, tas kļūst par dalībnieku, kas bija dalībnieks, tas kļūst par praktiķi. Tā. Tagad man jautājums, Ieva, laikam tu nevarēsi piedalīties, vai ne? Pilnvērtīgi es tā sapratu no tavas ziņas. Tad es būšu, tad sanāk tā, tagad paskatīšos. Dace ar Ilzi Kaldovsku jau ir bijušas kaut kad kopā? Jā. Jūs bijāt, ja? Mhm. Labi. Tā, tad es jūs bišķi samainīšu. Un Amanda ar Unu ir bijušas kopā? Man liekas, ka pagājušo reizi. Pagājušajā reize. Redz, cik labi, es jūs samainīšu tagad vietiņām. Tā, lai jūs iepazīstat viens otru. Tātad Amanda ar Daci nav bijušas kopā, ja? Nē. Un Ilze ar Unu, Ilze Kaldovska ar Unu. Bet jūs esat vienā. Katru dienu esam kopā. Jūs katru dienu esat kopā tieši tā, tāpēc es tulītās jūs arī izšķīdināšu. Tad būs Ilze Ogle ar Unu un Zanda ar Ilzi Kaldovsku būs kopā. Labi. Un pie Kristīna tad būs ar mani. Es tad neienākšu pēnot jūs, jo tad es ar Kristīnu būšu kopā, lai tad nav vientuļi viņai arī tur būt. Tā. Man liekas, ka šitā mēs arī varam darīt. Ja? Tātad kopējais laiks jums būs 25 minūtes, tad tiešām praktiķis seko līdzi laikam. Ja? Praktiķis seko līdzi laikam. Un viņš ir atbildīgs par to. Un tad tiekamies pēc 25 minūtēm ar jautājumiem. Jā, Ieva nevar. Labi, skaidrs uzdevums. Tātad pirmie 5 soļi 360 grādu novērtējumam. Ja?
Nu, aiziet jūriņā. Tā. Jā, es domāju, kā es tagad varēju aiziet. Jā, tagad. Tā. Kā es varēju iet? Es vienšu Kristīnu. Tu. Vaļā. Nu tā. Nu labi, nu tad gaidu atgrieznisko saiti, sajūtas, jautājumus, kas radās. Zanda, tev, Dace, jā, Dace. Jā, es varbūt tad sākšu. Es biju cilvēks, kurš praktizēja, tad devu šo te, tos 5 soļus izgājām cauri. Tas, kas man bija sarežģīti, ka man tā informācija ir varbūt piefiksēta dažādos materiālos, un tas man apgrūtināja to dzīvi, tā raiti iziet cauri, saprast, jo man likās, nē, man tas ir pierakstīts kaut kur 7. lapā, citā materiālā, tad nē, tad darba purtnīca. Nu, tas bija tā izaicinoši. Tas, kas varbūt no tiem 5 soļiem, kas man tāda, ko es paņemu līdzi, ka man īsti tā kā nebija skaidrs, cik daudz man par katru stāstīt. Cik daudz man izplūst. Visgrūtāk laikam gāja ar to, kur tas bija, tas atpazīstamība un viendabība. Tur es īsti nezināju, kā man labāk teikt, vai man tur stāstīt par visiem tiem rādītājiem, ko tur zemes vidējs augsts nozīmē, vai iedot tādu vispārēju skatījumu. Tas bija varbūt tas 5. solis, jā. Nu, varbūt tad es uzreiz, kamēr tu domā, tad uz tevi arī atbildu, ja? Mums bija līdzīgi ar Kristīni. un tā, tāpēc, jā. Tātad tur īsi un konkrēti. Tas, es pateikšu, kā es saku. Tātad atpazīstamība ir tas, kā tavi vērtētāji novērtē, cik labi viņi tevi pazīst. Tātad pirms viņi pildīja šo te aptauju, viņi ierakstīja. Labi pazīstu, slikti pazīstu, ļoti labi pazīstu. Nu, tur 5 baļu skalā. Ja? Tātad tas ir viņu vērtējums, cik labi viņi tevi pazīst. Punkts. Viendabība ir tas, ko sistēma izrēķināja par cik rezultāti vai tie novērtējumi, tūlītās atnākšu atpakaļ. Tātad viendabība ir par to, kā sistēma aprēķināja, cik atbildes ir līdzīgas. Tātad augsta viendabība nozīmē, ka atbildes bija ļoti līdzīgas, vidēja, kad daļēji līdzīgas, tur ar nelielām atšķirībām, bet zema viendabība nozīmē, ka atbildes bija ļoti atšķirīgas. Un šie rādītāji, viendabības rādītāji ir par katru, un arī atpazīstamības rādītāji ir par katru vērtētāju kategoriju. Tātad jūs redzēsiet, cik labi pazīst un cik līdzīgas atbildes sniedz kolēģi, cik labi pazīst un cik līdzīgas atbildes sniedz padotie. Nu, ja tas ir 360, ja. Visvairāk tur nav ko izplūst, jo, ja, piemēram, kaut kur būs tā zemā viendabība, tāpat jūs atgriezīsieties pie to jautājumu un prasīsiet, kas tad tev tur bija par tiem vērtētājiem, kā tu ar viņiem strādā, un tā. Jā. Nu, tādā veidā. Un par to, cik katrā punktā ir jāstāsta, nav tur baigi jāizplūst. Galvenais ir tas, ka pēc katras lapas tu pajautā cilvēkam, vai ir skaidrs, vai ir varbūt kaut kādi jautājumi. Ne tā, ka tu visu nolaidi, un izstāsti, un beigās cilvēks saka, es neko nesapratu. Kad pēc katras lapas pajautā, vai šeit viss ir skaidrs, un tā. Tas ir svarīgākais. Jo, viņam pateikt, ka mēs tagad pastāstīšu, kā lasīt tavus rezultātus.
Nu, tad viņam jābūt ir skaidram par to. Nu, ja viņš te uzdod jautājumus, nu, tad jāstāst. Nu, tā. Okay. Vēl kaut kas, Dace? Nē, Kā pārējiem gāja? Nu, mums ar Ilzi arī tieši tas pats par to atpazīstamību un viendabību bija lielākais ČP. Nesapratām, kas Normāli, tur bija. Jā. Bet tagad, jā, tagad ir skaidrs. Es arī biju uzprasījums par kādu šito te pastāstīt par kādu no kompetencēm, paskaidrot. Nē, mēs nē. Man gan. Zanda man arī paprasīja. Ko? Zanda man paprasīja. Zanda paprasīt, nu labi, ļoti labi. Tātad otrā raundā lūdzu paprasiet, ja? Labi. Labi. Tā, Zanda, Amanda, kā jums? Kādi jautājumi vai viss skaidrs? Es biju ar Dāci. Tu vai ar Daci, piedod. Jā. Zanda, tev? Mums bija tieši tas pats atpazīstamība, viendabība, jo man kaut kā, es neatceros, vai tas bija tajā mūsu reportā arī iekšā. Mums bija 180 grādi, varbūt kaut kā mēs tam nepievērsām uzmanību, tāpēc tas, bet to atbildēji. Nu, es nezinu, droši vien jau, kad, ja tā viendabība ir zema, tad tas jau arī droši vien jautājums, kam pievērst uzmanību, vai ne? Jo ir jau cilvēki, kas ir ļoti dažādi ar apkārtējiem cilvēkiem, viņi tur filtrē, ar kuru kā vajag runāt un uzvesties, vai ne? Tā kā, tas droši vien, ka jāpievērš tad uzmanību. Nu jā, bet, zin kā, jūs jau to rezultātu būsiet redzējuši pirms tam, to atskatījumus, jūs dosiet atgrieznisko saiti. Un tad jūs paskatieties, ja visās kategorijās atpazīstamība tur ir vidēji augsta, nu tad viņš vienkārši izstāsta to tā, kā es pateicu, un vairāk nav jāiedziļinās. Un īstenībā, ja kaut kur ir zema, tad jūs tad, kad runāsiet par šo kategoriju, jūs vienalga pie tā atgriezīsieties. Un tad jūs prasīsiet, nu, kas tur pa lietu, kas tie pa cilvēkiem, kā tur viņiem strādā, cik bieži ar tu viņiem strādā, kāds varētu būt iemesls, kāpēc tās atbildes ir tik dažādas, ja? Nu tā, un kā jau es stāstīju, nu tas parasti viņi zina, nu jā, kāpēc tā ir. Nu tā. Jo tas ir rādītājs tam, ka tu nevari vienādi izstrādāt vienādu rīcības plānu gan pret vieniem, gan pret otriem, tavā komandā. Ja? Tātad tev ir jādomā, ok, tie man strādā attālināti, tātad tur var būt kaut kāda cita rīcība, tie klātienē, tad tur var būt cits. Nu, kaut kas jādara. Nu tā, tāpēc tas ir svarīgi. Nu tā. Nu labi, nu ko, tad laižam otro raundu. Es atkal tad lieku tās pašas 25 minūtes, nu jau esat uztrenējušās, un tad, jā, tad mainaties lomām, ja? Bet jūs saņemāt manu ziņu, ja, ka liekat uz ekrāna to, ja? Jā. Ok, super. Labi, nu tad laižam vaļā. Lai ir. Jautājumi pārdomas pēc otrās reizes. Es varu pateikt, ka gāja daudz foršāk, ātrāk, labāk. Es piekrītu. Vai ne? Trešā jau vispār būs. Nu, es taču teicu. Tas ir vienkārši. Tas, ko kamēr es atceros, kamēr jūs domājat vēl kaut kāds jautājumi, tad es pati sev esmu uztaisījusi to 8 soļu špikeri, ko es jums nosūtīšu, bet jūs droši viņu varat tur pārtaisīt, papildināt, pielikt kā vajag, vienkārši tā, kad te kolēģi arī teica, ka viss ir kaut kur, un tā, tad es nosūtīšu, tad jūs varēsiet to izmantot ar visādām idejām par jautājumiem un visu, kas jāpasaka. Nu tā, tas būs. Tad vairāk nav jautājumi? Nu, baigi forši. Tā, ja kādam ir laiks, mēs varētu uzreiz vienoties par atgriezniskās saites sesijām. Ja kādam jāskrien, tad jāskrien, bet mēs ar dāmām, kuras te jau bija ātrāk atbrīvojāmies, mēs sarunājam, kad mēs taisam eksāmenu. Tā kā, ja kādais tagad šodien ir brīvs brīdis, mēs varētu sarunāt. Tā, mēs 20. beidzam, un tad es varu piedāvāt 24, 25, 26. 24, 25, 9 man jau ir aizņemti, bet var citu laiku. Nu, man laikam tas 24 darētu.
Cik Cikos? ilgu laiku vajaga? Stundu. Stundu. Nu, lai iet varbūt 12, ir ok? Ir ok, jā. Labi, es aizsūtīšu tad šito te. Jā, es ieliku kalendārā, lai citādi man kalendārs tā aizpildās, ka... Labi, taisi ciet. Forši. Un otra Ilze, kādas jums vēlmes iespējas? Es domāju, tā 26. varētu tā nedēļas vidiņā, kad vēl ir iespēja pamācīties pēdējos metrus. Jā. Un cikos tu gribētu? Nu, vislabāk būtu uz 10. Nevaru. Nav. Nevaru. 10, 11. Nu, es principā varētu sākt no kaut kādiem, nu, visdrošāk no 2. Vai arī tad no rīta 8:30. Tur ir šaubīgi. Šaubīgi. Kolēģis jau saprot mani. Smējās par mani. Labi, tad 26. 2, lai ir visiem labi. 2, ja? Labi, Jā. paldies tev liels, jā. Ilze. Un tev kā? Es te bakstu, mēģinu saprast, ko es Varam te varu. vēlāk decembrī, bet, nu, jā, es zinu, aicinu, jo ātrāk jau labāk. Un no decembra, kas ir piedāvājumā? 1, 2, 3. 1. Labi, cikos? Cikos var? Nevar no 1 līdz 2. Pārējā Nevar no 1. Nu, tad man 10. 10. Labi. Jā, super. Paldies. Nu, lūdzu. Nu, paldies. Tad tiekamies jaunedēļ, jā? Kristīna eksāmenes nāks. Es jau pieteicos. Labi. Nu, forši, lai jaukas brīvdienas un noskatieties to genos. Nu, es jau aizsūtīšu atgādinājumu, jā, tos video un tās atgriezniskās saites, lai vieglāk pēc tam. Jā, paldies. Paldies. Jā, paldies. Jā, Labi, Ilze, bija prieks tevi redzēt, Ogle, Ilze. Jā, es... Bet tu nākamnedēļ būsi, jā? Uz to 4. Zini kā, ja man ieliekās padomes sēdes, tad tas kaut... Nē, to es saprotu. Es nevaru nogarantēt. It kā jā, es varētu atkal kavēt, tur mums ir viena obligātā sapulce 2. Sākumu, es varētu tur atkal nokavēt, bet centīšos būt. Okay. Ja nekas kaut kas pa vidu neuzplānojās. Ok. Labi. Bet citādi, jā, es būšu otrdien, tas izskatās, ka otrdiena man nav, bet tur ir arī padome pirms tām, un ja mums ievēlkās padome, tas iespējams kavēšu. Nē, tā treniņa sesija ir nākamā, kas ir otrdienā. Tas būtu vislabāk, ja tu otrdien tiktu laicīgi. Jā, ok. Labi. Nu labi, prieks tevi redzēt tiešām. Turās, jā. Turās, jā. Čau. Čau.